Es vairs nevaru atpūsties, kamēr es neierakstīšu šo video un neizstāstīšu to, kas notiek manā galvā. Jā, es pat esmu pidžamā, jo es tiešām guļu gultā un atpūšos. Tie, kas zina, nezina, man ir mazliet satricinājums. Un es esmu sapratusi to, ka man ir vienkārši to visu novedusi, to, ka es esmu vienkārši depresijā. Es esmu tik ļoti pret šo vārdu, es esmu tik ļoti pret vispār kaut kādām tādām diagnozēm, jo es visu uzskatu to, ka visu mēs varam dabūt ārā ar vienkārši mūsu domāšanu. Un tādu es to domāšanu arī visas šīs dienas lieku arī sev galvā. Cenšos tiešām atpūsties, ļaut sev dot, kas man tagad ir, ko es esmu jautājusi. Jo, jā, labi, ķeršos pie lietas, ko es vēlos ļoti jums pateikt. Un man ir viens tāds jautājums jums, katram no jums. Kad bija pēdējā reize, kad jūs mazgājāt savas rokas lēni, reāli, lēni, katru pirkstu starpiņu, lēnām, ar maigumu, ar ziepēm, noskalojāt ūdeni, paņēmāt dvieli, noslaucījāt rokas, bet lēnām. Kad dzīvē jums tas ir bijis? Mēs visi skrienam, mēs visi rijam, mēs visi skrienam kaut kur. Bet kad? Un kāpēc es sapruku, es biju padalījusies jau savā Instagramā vakar, jo es esmu nolādējusi tādu aplikāciju I'm Sober, tā kā tas ir par alkoholu, un es tur vienkārši atķiksēju, kad esmu dzērusi, un tur bija vienkārši tāda feature vakar, ka man bija stresa situācija, un man atkal gribējās dzert, un tur ir tāda iespēja tā kā uzrakstīt, kad tagad ir tas, kad tu gribi dzert, un es tur izstāstīju to visu situāciju, viņš man iedeva šo tūlu aiziet nomazgāt rokas, bet tā reāli lēnām. Un es mazgāju tās rokas, un es sapratu, ka es to neesmu nekad darījusi. Es esmu, bet varbūt pēdējo reizi, ka man bija kaut kādi 7 gadi. Un, ka es biju reāli maziņa, un es mazgāju tās rokas, un es sāku aizvien vairāk raudāt, jo es saprotu, kāpēc es esmu tādā skriešanā. To jau es zināju sen, bet tas pamats, kas ir ielikts manī, ir vienkārši ātrāk, netērē, nedari, nenolauz izlietni. What the fuck? Tā kā tas ir tik ridiculous, tas ir tik ļoti tā kā tiešām kā var vispār mazam bērnam kaut ko tādu teikt. Un vienkārši atroties pie tā, es sāku raudāt, jo es pamanīju, ka es šīs mazās lietiņas rādu savai meitai, kas vispār nav pareizi. Tā kā vispār nav pareizi. Un tad es vienkārši vakar raudāju, un es vienkārši domāju, ka man ir jādabona šie patērni, šīs programmas, kas man galvā ir, no sevis ārā, manis pašas dēļ, lai es būtu pirmkārt daudz mierīgāka, jo kāpēc man viss šis strobels manī sākās, jo man nav miers manī iekšā, un aizejot 10 reizes uz sesiju, vai 10 reizes pie psihologa, vai 10 reizes uz jogu, tu nedabūsi ārā to stabilitāti, ar to ir jāstrādā visu laiku. Un es pie tā strādāšu, un es to darīšu, jo tāda dzīve, kādu es vēlos dzīvot, šī mazā trauksme vairs nevar manī būt. Un es esmu pateicīga sev, ka es saprotu to, un daloties ar šo, es vēlos iedot tev gaismu, es vēlos iedot tev sapratni, ka tas nav normāli. Ka tas nav normāli, ka tu nevari atpūsties. Katram cilvēkam ir jāatpūšās, katram cilvēkam ir jābauda katra lieta,
kaut vai grīdu mazgāt, slaucīt, slauki, cik tu ilgi gribi, bet tu to dari. Mazgā, kā tu izmazgā, bet tu esi mazgājis. Un ar laiku, ar pieredzi, tu iemācīsies, kā to darīt, varbūt iespējams labāk. Bet stāstot to, jā, es ļoti ceru, ka jūs sapratīsiet to manu domu. Un vienkārši vairāk sākt rūpēties par sevi, rūpēties par runāt ar cilvēkiem. Ir vēl viens liels temats, es laikam to pastāstīšu nākamajā video, bet tiešām ne par velti ir šie video, kur cilvēki rāda, kad mēs ēdam ātri un ir vajag to darīt lēnām, jo tas tiešām ir. Mēs sevī ieliekam tādu motoru, tā, ka mēs būtu kaut kādas šīs žurkas, jā. Mēs tā ten skrienam. Priekš kam mēs skrienam? Es vispār nesaprotu. Kam? Ko paspētu? Mēs šādi skrienot, mēs vispār nedzīvojam. Mēs tikai skrienam kā ritenī un vakarā. Nu diena galā. Gaidu nākamo. Priekš kam, lai tu atkal skrietu? Tā kā es tiešām iesaku no savas puses sākt ar šo mazumiņu. Sākt mazgāt rokas lēni. Pavisam lēni. Es ceru, ka šis noderēs un liks aizdomāties. Atā!